12 km no salas pagasta centra un nedaudz virs 13 km no Jēkabpils pilsētas atrodas ciems Birži. Tas ir izveidojies Ziemeļsusejas pietekas Podvāzes krastos. Tās aizsākums meklējams pie bijušās Biržu muižas. Mācītāja muiža Biržos joprojām atrodas savā vietā, taču tā ir ļoti nolaista. Tā būvēta 18. gadsimta pirmajā pusē. Podvāzes upes krastā atrodas Biržu saules avots. Avots atrodas vēsturiskā un ainaviskā vietā, bijušajā Biržu ūdensdzirnavu teritorijā. Teika vēsta, ka izsenis uz saules avotu muti mazgāt devušās meitas, kas kārojušas pēc īpaša skaistuma. Ļaudis runā, ka meita, kas saulē lecot saules avota ūdenī muti mazgā, kļūst nevien maigā daļa, bet arī sirdī mīļa un jauka. Šī iemesla dēļ pie avota bieži dodas jaunumas un lūkojas pēc precinieka. Šī ir bijušā Biržu ūdensdzirnavu teritorija. Biržu dižakmens augstums ir 2,8 metri, apkārtmērs 12,8 metri, tilpums 22 kubikmetri, svars ap 57 tonnām. Šeit Biržu dižakmeņa skats no sāna. Šeit ir Biržu lidlauks, taču tā teritorijā, diemžēl, mēs netikām. Kāda vietējā iedzīvotāja teica, ka šī ir vecā Biržu pamatskola. Tagad tur atrodas dienas aprūpes centrs Birži. Šī ir Biržu pamatskola, ko agrāk dēvēja par Biržu internetu pamatskolu. – 2022.–2023. mācību gada sākumā Biržu pamatskolā mācījās 133 skolēni. 2023. gadā Biržos dzīvoja 473 iedzīvotāji.
Pieraksties, spied īkšķi uz augšu un raksti komentāru.